Bez kompromizācijām. Mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Ir atsūtīts atkal jauns e-pasts. Cilvēks uzdod šādu jautājumu. Mans jautājums ir šāds. Vispirms bija sveiki, puiši. Jā, bet tas Mans jautājums ir šāds. Vai puišiem ir vienmēr jāuzsāk saruna ar meiteni pirmajiem? Jā. To domājot kā zvans vai SMS. Tas ir domāts tā, ka viņi abi simpatizē viens otram. Simpatizācijas. Jā, tas ir simpatizācijas, atceras. Manuprāt, abiem ir jāizrāda vienlīdzīga interese, bet gribu dzirdēt jūsu domas. Ceru, sapratāt manu domu. Mēs neesam tik debīli, lai mēs nesaprast tik debīli joku. Ko es teicu? Es pats neko nesapratu. Tā tad izrādās, ka es esmu debīli. Tātad, vai puišiem būtu jāuzsāk pirmajam šī saruna? Tas atkarīgs no situācijas. Skaties. Jā, abiem ir simpatizācijas, jā. Tie ir mūsu jaunie vārdi. Nekādas simpatizācijas nevar būt. Tātad, ja abiem ir simpatizācijas, es uzskatu, ka nevajag kaut kā iedalīt, kurš pirmais kam kaut ko raksta vai kaut ko dara, zvana. Teiksim, ja tu redz, ka tev sieviete neko nedara, jā, bet ja tu zini, ka tu viņai patīc. Jā, tu ej tu klāt, ko tu čakarējies? Tu tāpat zini, ka tu viņai patīc, tātad viņa tev nenoliekas. Tu pat pirmajā dienā varbūt dabūs. Jā. Pamūt. Pareizi. Jā, saprot. Bet bez kompromizācijām. Ir dažāds meitenes. Ir arī, kas var iedot pirmajā dienā. Ir tīpaši tāds, kam ir, tons, ne jau skaņas tons, bet, Labi, turpinot. Ko tu domā paši? Es teicu, jā, saprot. Ja viņi to patīk, ej taču klāt. Tu zini, meiteni nekad, vienīgi, ja tā meiteni čisto whack, viņi tev nāks klāt, teiks, give me that dick. Domā. Bet pagaidi. Viņš teiks, ka viņam arī patīk. Abiem ir simpatizācijas. Bet, ej taču runā, kas uz... Saprot, tu var nokavēt savu tramvaju, trolejbus, saprot. Kāds cits. Kāds Jančiks. Atnāks klāt un paņems sagrabs to dibeni. Un viss? Un kur būs tavu simpatizācija? Nebūs. Tā tu sēdi šitam. Tieši tā. Tikai tas arī ir iemesls, kāpēc večiem vajadzētu, man liekas, pirmajiem uzsākt, ja tu zini, ka kaut kas var tomēr arī būt. Tāpēc, ka vecenēm ir parasti tāds princips. Sievietēm, meitenēm, vecenītēm, džusenēm, trusenēm, sieviešu dzimtenēm. Vienmēr ir uzskats tāds, ka vīriešiem vienmēr ir pirmais solis jāspēr. Vienmēr. Es sēdēšu kaut te pūšu un gaidīšu, bet viņam ir pirmajam jādara viss. Viņam ir tāds uzskats. Jā. Bez kompromizācijām. Tām, kam tām nav, tām, kam tām nav, tās ir labākas. Saprot? Jā. Ja viņi tev atnāk kaut kā, es tevi neieteiktu gaidīt, jā, protams, bet ja viņi tev atnāk, tas ir jāpatur, saprot? Ja tu pateik viņai, saprot, ja tu esi bailēm pateikt nē, jā, viņai, tas ir reāli, jā. Saprot? Tev būtu šoks, teiksim tā. Saprot, tā būtu sūdi, jā. Bet, saprot, ej klāt, jā. Ja tu zini, ka viņi tev patīk, ej taču klāt, saprot, tu nožēlos tu dzīvi, jā. Nepies klāt, pēc nedēļ tu redzēsi viņā citu pidē. Slikti cilvēki, jā. Un tā tu domās, es gribu sagriezties. Jā, tā tu domās, kas notiek ar savu dzīvi, tu sāks iet uz aparātiem, tu sāks lietot alkoholu, tu sāks cigaretes smēt, tu sāks neiet uz skolu, tu sāks, es nezinu, gulēt līdz 3 dienā, pamodīsies, paēdīsies, atkal gulēt, tu domās, tev dzīvi totāls mēsls, tu sāks iet pārdot narkotikas, tad tev nošās uz ielas un visu. Tāpēc... Tas ir tikai tāpēc, ka tu neuzrakstīsi tai vecenai sievietei. Vai iejo pa ielu nepateiks, labdien. Tā tikai mēs domājam, veci. Dari, kā tu vēlies. Protams, jā. Tā kā bez kompromizācijām, ja jums ir simpatizācijas, nekad negaidi. Abonē Fanface TV!